esam bioloģiskā zemnieka saimniecība Mētros. Audzējam krūmcidonijas nelielās platībās, nedaudz arī rabarberus, zemenes, ķirbjus, pamatā visus savus ražotos produktus paši arī pārstrādājam mājražošanā. Darbojamies jau būs 6 gadi. Uzņēmuma darbību uzsākām ļoti vienkārši. Bija zeme, bija doma, kaut ko tur vajag droši vien, kad iestādīt, tad sastatījām iespēju no lauka atbalsta dienesta izmantot šo atbalstu mazajām saimniecībām uzņēmēju darbības uzsākšanai. Uz krūmcidonijām tā izvēle krita tieši tāpēc, kad kādreiz tieši turpat blakus arī bija cidoniju lauki. Tā arī sākām. Zemes mums tur ir ļoti maz, un tad mēs sapratām, ka tā mūsu atslēga varētu būt tas, kad mēs cilvēkiem varam parādīt, kad mēs visu izaudzējam bioloģiski, pie tam tie produkti. Tie nav tie tradicionālie parastie varbūt, bet mēs izstrādājam tādus interesantus produktus. Lēnām sākām ar pirmajiem produktiem, un pēc tam jau tās idejas vienkārši radās, ka vajag to pamēģināt, un rezultātā šobrīd ir ap 28 produktiem. Mums ir tā dabīgā veidā sadalīts tās lomas. Ir pamatā vairāk tā lauksaimniecība un lauks ciemupē tas ir uz mani. Un Ivete ir tas ideja ģenerators visiem produktiem šeit un tieši pārstrādē. Diezgan bieži ir tā, ka novads mūsu produkciju ņem dāvanām kaut kur vai godināt kaut ko. Jā, tādā veidā tā sadarbība mums ir laba. Mūsu veiksmes formula ir pirmkārt tas, kad mēs varam nodrošināt šo caurskatāmību visam, un otrs ir tas, kad mēs ļoti fokusējamies uz to pievienoto vērtību. Ja. Nākotnē mēs vēlamies palielināt tieši meristējumu stādu īpatsvaru. Tas ir viens, un otrs, protams, nākotnē daudz plānu mums ir attiecībā uz pārstrādi, uz sulas spiešanu, uz iepakošanu, arī uz jaudīgāku pārstrādes iekārtu iegādi. Par eksportu tā nopietni neesam līdz šim domājuši. Droši vien, kad jāatrod ir produkts, kuru iespējams, ka varēsim eksportēt. Darboties un attīstīties mūs motivē, pirmkārt jau tas, ka tas ir mūsu hobijs, un hobijs ir, to tu dari ar prieku. Un arī tas, kad ir tāds droši vien sapnīts, kad agri vai vēl, vismaz kāds no mums tad droši vien pilnībā varēs nodoties šim hobijam kā pastāvīgai nodarbē. Un motivē mūs noteikti mūsu klienti. Jaunajiem uzņēmējiem novēlam noteikti sākt darīt, nedomāties un nenobīties jau pirms darīšanas. Protams, problēmas un kļūdas būs, bez tā nekādīgi, bet pats galvenais ir darboties. Mēs darām. Mēs varam. Jūs arī varat.